tādi, kuri klausa, jā, nelietošu mobilo telefonu, un otri vienkārši tam visam uzšķaud, un, protams, lieto mobilo telefonu, un lieto kā tik vēl ne. Jā, bet pagriezīsim to lietu tagad atžgārni no otras puses. Ko mēs varam ļaunu nodarīt mobilajiem tālrunim, kas tomēr ir pietiekoši smalka ierīce, un kā tad tās vainas pēc tam saglābt? Vai spējat iedomāties, ka ātrā palīdzība skrietu pakaļ jauši vai nejauši sabojātam labākajam draugam mobilajam? Nē, taču, jo parasti cilvēks pie telefona bojājuma rīkojas puslīdz vienādi. Telefons tieši iekrīt ūdenī, bet tad parasti izžāvē. Kā? Ir citi, kas liek uz radiatoriem, kas vienkārši noliek, lai nosusinās, nožūst. Neizžāvēt ar fēnu. Esat dzirdējis, ka kāds arī dara? Jā. Un veiksmīgi? Ir arī bijis veiksmīgi. Ja nedaudz noteikti vajadzētu izžāvēt, un tad jau viņš strādātu. Kā tā žāvēšana varētu notikt? Ar fēnu vislabāk, vai zem kādā toaletē zem roku fēnu. Nevajag slēgt iekšā un jāizžāvē, kamēr viņš ir liek savs nožūst, tad tikai slēgt iekšā. Varbūt attaisīt visu, ko viņi var un pažāvēt, bet droši vien pārāk neiespringt. Kā jūs žāvētu? Ja silts laiks, tad saulītē, ja ne, tad ar fēnu. Trakākais droši vien, ko cilvēki dara, kad ja telefons ir iekrīts ūdenī, kad mēģināt viņu visiem variem kaut kā viņu izžāvēt, liekot uz radiatoriem, tas ir viens. Otrs ir, nezinu, ir arī ekstrēmāki gadījumi, liek mikroviļņu krāsnīs, ja? Sekas ir pēc tam neatgriezeniskas. Telefona dakteri neiesaka fēnot mirkušu sarunu nodrošinātāju, arī tas pie laba gala nevedīs. Katrā ziņā pašārstēšanai pie modernajām tehnoloģijām īsti vietas nav. Daudz cilvēki aizraujās uz pašdarbību kaut kādā mērā, jā, un ļoti tas ir izteikts tieši vasaras periodā, kad ir daudz pasākumu tieši pie dabas un telefoni iekrīt upēs, ūdeņos, viņi tiek aplieti netīšām svinību galda atstāti. Vasaras sezona telefonu slimībām sākoties ap Jāņiem, un tad turpinās līdz pat septembrim. Un raugoties uz saimnieku atnestajiem rūpju bērniem, telefonu dakteri var droši pateikt, kur ir populārākie pašu radītie kaitnieki sarunu aparātiem. Janci, kas tev tur? Līdaka? Jā, līdaka. Zobenzies ir. Noteikti ūdens. Ir arī bišķi ekstrēmāki gadījumi. Cilvēki kaut kādā kondīcijā izdomā, ka ar telefoniem arī var alus pudeles taisīt vaļā. Tūlīt es to džinu dabūs ārā no pudeles. Kas tā nobos? Kas tā nobos? Nu, ka nebaid zaķa burkāniem vecā. Tu nevar inventāru bojāt! Tu nekā viss normāls cilvēks nevar piecelties un aiziet uz māju pēc attaisāma! Atstāja viņus arī saulē, tiešā saskarsmē ar saules stariem, kas arī nav rekomendējums. Ja? Smiltis, pludmalē dzīvojoties. Visekstrēmākais, ko es esmu saskāries un par ko ir dzirdēts un par ko ir pabrīdinājušies servisu meistari, ir tas, ka telefoni pat ir iekļuvuši kaut kādās intīmajās zonās. Nez vai tikko pieminētajā gadījumā noderēs daktera ieteikums, bet visos citos gan, kas ar mitrumu un smilti saistīti, der atcerēties. Ja ietērpsi savu mīluli vasaras tērpā, varēs baudīt vasaru sevi neierobežojot, turklāt zinot, ka rudenī nevajadzēs pirkt jaunu aparātu. Agnese Drunka, Rolands Pūlītis, bez tabū. Raidījuma turpinājumā gan vairs nevis par telefonu slimību,